Labdien, Normons Ozoliņš, un tā šodien ir 1. jūnijas, mēneša 1. diena, un svētdiena, tātad sabats, svētā diena, tev būs svēto dienu svētīt. Un es gribētu šodien darīt kaut ko tādu, ko es vispār neesmu darījis savā kristīgajā mūžā. Es jau 39 gadus esmu kristietis. Bet šodien es gribu darīt kaut ko tādu, ko es nekad kā kristietis neesmu darījis. Es gribētu turēt sabatu. Ja, tas nebūs tas sabats, kā ortodoksu ebreju izpratnē. Tas būs tas sabats, ko Dievs man ir atklājis, kādam viņam būtu jābūt īstenībā. Es esmu turējis visādas kristīgas disciplīnas, praktiski visas gandrīz. No zināmajiem es esmu gavējis, sūdzējis grēkus, pat kāju mazgāšanu esmu izgājis tai cauri. Bet tā tīri sabata turējis es neesmu. Saprotiet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienu dienu pilnīgi veltīt Dievam, tā, no sākuma līdz beigām. Es esmu lūdzies 2, 3, 4, 5 stundas, bet tālāk es esmu gājis savās darīšanās. Runājis ar cilvēkiem, gatavojis ēst un kaut ko skatījos ziņas, piemēram, vai kaut ko tādu. Bet sabats ir tas, ka tu pilnīgi vienu dienu velti Dievam, pilnīgi visu savu laiku. Tas nav ortodoksu ebreju sabats, kur ebreji prasa kādam pagānam, lai viņš nospiež lifta pogu, jo viņam sabats, vai ka viņš lūdz kādam ieslēgt gaismu istabā, jo viņam sabats. Jā, tas nav par to. Tas nav par neko nedarīšanu. Tas ir par kaut kā darīšanu. Un proti tas ir par ieiešanu sabatā. Par ieiešanu Dieva adusā. Kur mēs varam ieiet uz visu dienu. Es esmu iegājis uz stundām, mums ir brīnišķīgi tāda sadraudzība ar vienu ģimeni no Vācijas. Brīnišķīgi ģimeni. Un mēs tur 2 stundas pavadam WhatsAppā, sabatā. 2 stundas mēs pavadam Dievu klātbūtnē. Bet kā tas ir, ka es varētu visu dienu pavadīt Dievu klātbūtnē? Kad es biju mācītājs svētdienā, bija lielāka, visvairāk aizņemtā diena, tad bija jātur dievkalpojumi, jārunā cilvēkiem, tad bija pēc dievkalpojuma bija kafijas galds, un tur ar tās sarunas visi sādas. Jā, bet svētdienā dažreiz, cilvēki izbrauca bērniem un kaut kur ceļo, kaut kā tā, ir ar ģimeni kopā, un tas ir brīnišķīgi. Un tas arī ir labi. Es te nerunāju par to, ka kādam būtu jāklausa mani, jādara tieši tāpat, nē. Es runāju tikai par sevi. Daudzi cilvēki sola to, kur Dieva nav. Es zinu, ka ir draudzes, kur jāparakstās, ka tu nekad dzīvē nelietos alkoholu. Es zinu, tādas draudzes ir, māja draudzes dažas. Bet es teicu, kā es to nevaru parakstīt, jo Dieva vārds saka, tev labāk ir nekādu solījumu nedot, jā, vai ka tu neēdīsi cūkas gaļu, piemēram. Jā. Daudz cilvēku visu kaut ko sola, kur Dieva nav. Un viņi ir gatavi to pildīt. Bet vai mēs esam gatavi pildīt tur, kur Dievs ir? Tur, kur Dievs ir, apņemties darīt. Daudz apņemās darīt to, kur Dieva nav, bet vai mēs esam gatavi apņemties darīt to, kur Dievs ir? Jo viņš ir atrodams sabatā.
tur viņš ir atrodams. Atliek svēta dusa Dieva tautai, ja, kā es vienā video rakstīju, sacīju. Te ir tātad vēstule Ebrejiem 4. nodaļa. Jaunais tulkojums, es jau teicu, ir labāks. 9. pants. Tā sabata miers ir saglabāts Dievu tautai, lai tajā ieietu. Jo tas, kas ir iegājis Dievu mierā, atpūš no saviem darbiem, tāpat kā Dievs no savējiem. Jā. Pūlēsimies, lai mēs varētu ieiet šajā mierā. 11. pāns, tā tad ir kaut kāda piepūle jāpieliek. Ir kaut sabat, ja tu gribi iet sabatā, tomēr ir kaut kāds upurs. Es vakar, jau, kā saka, senos laikos bija svētvakars, ka sabats sākās piekdienā, jau faktiski ar saulrieti ebrejiem. Un seniem latviešiem arī bija svētvakars, kad ar piekdienas vakarā jau nolika visus darbus, visus apdarīja tā, lai svētdien nekas nebūtu jādara. Ja? Un es arī tā izdarīju. Man arī bija svētvakars. Man nav ēdiens šodien jāgatavo, man jau ir vajag tikai uzsildīt. Un viss, lai es varētu nodoties tam sabatam, tam Dieva mieram, kas ir pieejams sabatā, kas ir saglabāts Dieva tautai. Ja Dieva tautai nav svētā gara, viņi to nesaprot. To saprot tikai tas, kuriem ir svētais gars. Jo tikai tas pieder Dievam, kuram ir svētais gars. Jo kuram gara nav, tas Dievam nepieder. Un tikai sabatu var saprast tikai tas, kurš ir pagaramdēts svētajā garā. Jā. Jā, lai mēs tajā atpūstos no visiem saviem darbiem. Jā. Atpūstos. Neko nedarot. Atpūstos Dievā. Jā. Tas notika kaut kur pirms 6 gadiem, kad no manis atteicās mans draugs, viens norvēģu kalpotājs, ar kur es biju kopā 15 gadus, kad mēs braukājam pa Latviju. Viņš vienā dienā pateica, Normund, viss, es ar tevi vairs negribu neko. Tu kritizē draudzes, tu tā tālāk, ziniet, es saku to, ko es redzu no Dieva. Viņam tas nepatika. Un viņš visu atteicās no manis. Tad vēl man bija kolaps, visādi, jā. Praktiski no manis atteicās visi, kuri varēja, jā, visi, pilnīgi, 100%. Bet, ziniet, tieši tas bija tas brīdis, kad es to piedzīvoju, šo sabatu, kad Dievs pienāca, ja visi aizgāja prom, tad Dievs pienāca tuvu. Vistuvāk, tajā mirklī, kad visi aizgāja. Tad Dievs pienāca vistuvāk un teica, šeit es esmu sabatā. Šeit man sabats, jā, nāc pie manis manā sabatā. Nāc manā klātbūtnē. Es esmu pieejams. Ja daudz negrib būt ar tevi, tad es gribu būt ar tevi, saka Dievs. Un tas bija tas brīdis, saprot, es to nebiju jutis iepriekš. Es nebiju to saņēmis, kad var tā atpūsties Dievā stundām pavadīt viņa mierā, viņa sabatā. Un es varēju iet, es sajūtu to, ka Dievs man ir nodevies 24/7 režīmā. Dievs ir, ja tu esi mans, tad man nevajag ne debesis, ne zemes ir rakstīts. Un Dievs bija mans. Viņš bija pieejams. Bet
viņš ir pieejams katru dienu, bet tikai es viņam neesmu pieejams, jo man ir jādara kaut kas cits, jādarbojas. Bet kā tas ir, ka vienu dienu nedēļā, 6 dienas es varu veltīt sev, bet vienu dienu nedēļā es gribu veltīt Dievam tā, kā viņš ir veltījis sevi man. Ja viņš man ir pieejams, es gribu būt arī viņam pieejams vienu dienu nedēļā. Es nesolu, es neko nesolu, ka es tur tieši cieti tur katru 7. dienu veltīšu viņam, ne. Es gribu vismaz šodien redzēt, ierunāt šo video un nododies pēc tam pilnīgi aiziet, pilnīgi Dievā uz visu dienu, nodoties viņam. Vēstulē romiešiem 14. nodaļa 6. pants. Daži ievēro vienu dienu vairāk par otru, daži turpretim visas dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Redzi, es esmu līdz šim visas dienas turējis vienādas. Kā attaisnojumu, es to teicu, jā, un tā arī pareizi. Kā attaisnojumu to, kad sabats nav jāievēro, ka visas dienas vienādas, ka var svētdien arī darīt, ko tu gribi un tā. Var jau darīt. Tas Dievs tev par to nesodīs. Bet redzi, sabatam ir savu svētību, savus apsolījumus. Kad ja tu vienu dienu atpūtīsies ar Dievu, tad Dievs svētīs visas tavas nākamās 6 dienas, tavu darbu. Un tev nebūs jānopūlās sviedros strādājot savu maizi, ja? Tu neredz sauli, viņš rukā tur no 6 rītā līdz 9 vakarā, viņš sauli neredz, viņš visu laiku rukā, viņš neko neredz. Viņš ir pārgurs no darba. Bet kad, ja tu sabatu ievēros, tu vienu dienu veltīsi atpūtā Dievā, Dievs tevs tajā pašā atpūtā, Dieva atpūtā, tu pavadīsi nākamās 6 dienas, nevis stresā, bet tu jau būsi atpūties ar Dievu, tev būs pašam tā atpūta, tu būsi to ieguvis, saproti? Lai tajā staigātu nākamās 6 dienas, Dieva atpūtā. Tu būsi atjaunojies tajā sabatā, Dieva līdzībā, ar ko staigāt nākamās 6 dienas līdz nākamam sabatam. Ja? Tāpēc tas ir domāts. Tas nav par neko nedarīšanu, tas ir par darīšanu, ieiet Dievu klātbūtnē. Ja. Un jā, redzi, cits tur visas dienas vienādas. Es līdz šim arī esmu turējis visas vienādas. Man nav bijis īpaši atšķirība. Bet kā tas ir, kad cits ievēro vienu dienu īpaši, vairāk par otru te rakstīts. Un kāpēc? Te rakstīts tālāk, kāpēc? 6. pants. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro tam kungam par godu. Bet tas, kas tur vienādas, tas arī to dara Dievam par godu. Bet kā tas ir, ka var ievērot sabatu Dievam par godu? Es ievēroju sabatu par godu Dievam. Jā. Tas nav par to, lai jūs svētdien neko nedarītu, lai jūs aplaupītu jūsu
laiku ģimenei, jā, ko jūs esat nodomājuši tur braukt ar riteņiem vai kaut kur peldēties vai ko darīt beidzot, vai apdarīt mājas darbus, ko jūs neesat varējuši 6 dienas strādājot. Svētdien bieži vien cilvēkiem ir tā brīvā diena. Ne par to ir stāsts. Ir pa stāsts par to, par ieiešanu Dievā, kas ir dots mums sabat, ka mums 1 diena nedēļā ir kā dāvana. Nu, tā nav 1 diena, tas ir katru dienu. Dievs ir pieejams katru dienu. Bet ka mēs izvēlamies 1 dienu, lai būtu pieejami viņam pilnīgi visu dienu, visas dienas garumā. Es to neesmu darījis 39 gadus. Es neesmu pildījis tā pilnīgi sabatu. Bet šodien es gribētu, lai Dievs man palīdz. Ir grūti runāt ar Dievu klātbūtni. Es tāpēc nerunāšu vairāk. Ar šo optimistisko noti es arī noslēgšu. Jā. Es iešu sabatā. Ja redz, ir svarīgi tā Dieva klātbūtne. Tad tas, kas dzimis no Dieva, tas uzvar pasauli. Un iešana sabatā vienmēr ir pie tā, no kā tu esi dzimis. Tā ir vienmēr atgriešanās pie tā, vai tajā, atgriešanās tajā, no kura tu esi dzimis. Garā. Tu esi piedzimis no svētā garā, no augšienes. Iešana sabatā vienmēr ir par to. Iešanu tajā, no kā tu esi dzimis. Jo tikai tas, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Tikai tā tu vari būt pasaules uzvarētājs. Un tas ir tev dots. Tas ir pieejams, tas sabata miers, kurā ieiet, kurā palikt, kurā būt, kurā atrasties, kurā mājot. Halleluja, kurā palikt. Slāvta. Ok. Paldies, ka klausījāties, lai Dievs svētī. Visu labu.